Rīgas domas būs atbalsts 10 000 lati. Attiecīgi tiem cilvēkiem, kas cieta un patreiz ir slimnieks, atbalsts no Rīgas domas būs līdz 500 000 lati, atkarībā no situācijas un stāvokļa. Tas ir viens. Otrais, Rīgas pašvaldība arī seks visas izdevumus, kas saistīti ar bērnu, pilnīgi, un arī sniegs visu nepieciešamu palīdzību, kas saistīts ar vietām kapos. Plus bojagājušu radījumam tiks piedāvāta viena opcija, ka viņi var izvēlēties vietu pirmais meža kapos, kur, ja tās ģimenes, kas piekritīs, ka viņu tuvie cilvēki tiks apglabāti kopā, tad attiecīgi tas būs pirmais meža kapos, tas ir praktiski pa labi noies. Tā ir tā brīva vieta, un attiecīgi tām ģimenēm, kam ir cits preferences, tad attiecīgi Rīgas pašvaldība arī sniegs visu nepieciešamu atbalstu. Tālāk daudz cilvēku patreiz zvana un jautā, kā var ziedot cietušajiem. Ir Labklājības departamenta informatīvais telefona numurs, tas ir 830 5055. Ar šo telefonu var zvanīt sākot no pirmdienas. Un tāpēc Labklājības departaments var vienkārši palīdzēt ar koordinējušu lomu, pateikt, ka ir ģimenes, ka palika, piemēram, viens bērns bez vecākiem variants. Vai ir informācija par sievietei, kurai visdrīzāk nāksies amputēt abas rokas. Tā departaments sniegs tādu informāciju, lai cilvēki, kam ir vēlme patreiz ziedot un palīdzēt, lai viņi varētu iet un patieši to izdarīt, sniedzot palīdzību konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem ģimenēm. Ja mēs runājam par iemesliem, tāpēc šī traģēdija vispār bija iespējama, un par tām versijām, ko patreiz min Latvijas valsts policija. Atbilstoši esošam būvniecības likumam, to, ko mēs šodien arī izrunājam vēlreiz ar būvvaldi, nevienai pašvaldībai un nevienai pašvaldību būvvaldei nav tiesību, kā mēs, piemēram, redzam, runāt par Zolotojas gadījumam, iejaukties procesi, jo bija mainīts 9. gada būvniecības likums, un pēc būtības bija privatizēta būvuzraudzība. Un tas nozīmē, ja mēs redzam, kas ir noticis Zolotūrā, bija projekts pirmais posms, pirmā kārta, kas bija saskaņot atbilstoši iesniegtiem dokumentiem, ko sagatavoja certificēti speciālisti atbilstoši arī likumam, kur arī bija paredzēta zaļa zona uz jumta. Pēc tam arī atbilstoši visiem projektiem tā zaļa zona tika veidota. Tieši tāpēc arī būvvalde patreiz uzskata, ka viena no galvenām versijām varētu būt drošības noteikumu pārkāpumi būvniecības gaitā. Bet arī, ja mēs runājam par citām versijām, ko minēja policija, attiecīgi pēc tam būvvaldes priekšnieks varēs jau detalizēti par to pateikt. Būvvalde tagad pārbaudīs, kā esmu jau minējis, tos objektus, kurus patreiz vai nu būvē vai rekonstruē reondrē. Arī paralēli notiks pārbaudes būvvaldes esošas kompetences ietvaros, to es gribētu pasvietrot atbilstoši būvniecības likumam. Visas Maksimas veikalos, tāpēc, ka to, ko mēs patreiz zinām, runāt par uz dotu brīdi neoficiālu informāciju, ka bija acīm redzami problēmas ar šī veikala funkcionēšanu. Visi tie stasti par signalizācijas trauksmēm un vispārējiem, kāda veida notiek evakuācija. Līdz ar to būvvalde pārbaudīs šo. Un arī tālāk, ka trešā prioritāte, par ko ir tika minēts MK sēde, sabiedriskas nozīmes objekti arī tiks pārbaudīti, bet šeit es arī gribētu pasvietrot, ka tos objektus pārbaudīt, kas jau ir nodota eksploatācija, būvvaldes kompetence ir ļoti liela mērā ierobežota. Bet to viņi darīs tālāk. Patreiz ar bērniem, kam gāja boja vecāki, pa skolām strādā psihologi. Un šeit man uzreiz būtu tiešām tāds cilvēcisks lūgums visiem medijiem nemēģināt tagad jaukties tādas lietas, kur notiek psihologa darbs ar bērniem. Tiešām tas ir diezgan tāds jūtīgs temats, un to gan nevajadzētu darīt. Un, protams, pateikt paldies bez glabēm, kas strādās arī izskatās rītdien un arī parīt. Tā objekta pateikt paldies arī visiem Rīgas domas dienestiem, pašvaldības policijai, uzņēmumiem, sākot no Rīgas satiksmes, kas atveda autobusu, kur var sildīties glabē, un kas arī nodrošināja kopā ar pašvaldības policistiem visu automašīnu evakuāciju. Un beidzot ar Rīgas mežiem, kas nodrošināja arī no savas puses tas pašs galvas, kur glabē var tagad apsēsties un atpusties kādu brīdi.
Dibsaukungs, jums tagad vārds. Jā, tad es varbūt nedaudz par pašu objektu izstāstīšu. Tad konkrētais objekts tika realizēts divās kārtās. Tirdzniecības centrs Maksim kā pirmā kārta un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku turpat blakām kā otrā kārta ar attiecīgu labiekārtojumu dārzu, ja tā var teikt, uz Maksimas universāla veikala jumta. Visam objektam kopumā ir izstrādāts skičs projekts, un atbilstoši skičs projektam ir izstrādāti divi tehniskie projekti, katrs savai kārtai. Atbilstoši normatīvu aktu prasībām ir arī izvērtēta attiecīgo izstrādājošo personu certifikāciju, viņu atbilstību un visi tehniskie noteikumi un to atbilstību normatīvu aktu prasībām. Attiecīgi būvvalde arī varēja akceptēt šos būvprojektus. Jāpiebilst, ka šī ir sabiedriski nozīmīga būve, līdz ar to arī projekta sastāvā ir tehniskā ekspertīze, ko ir veicis certificēts būvinženieris, kas pierāda to, ka visi aprēķini ir veikti atbilstoši normatīvo un slodzes ir veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visas būvprojekta daļas savstarpēji ir savietojams un nekonfliktē viena ar otru, un būvvaldei nebija pamata šo projektu neakceptēt. Atbilstoši tam 2011. gadā ir pieņemts šis objekts eksploatācijā, pamatojoties uz izsniegto būvatļauju. Tātad šī pirmā kārta tika pieņemta eksploatācijā, kā jau es minēju. Tātad šis veikals funkcionēja pilnus 2 gadus. Tālāk, ja mēs runājam par otro kārtu, tad ir izsniegta būvatļauja, kura pašlaik ir spēkā līdz nākošā gada februārim. Atbilstoši šai būvatļaujai arī tika veikti šīs otrās kārtas būvniecība, proti šīs daudzstāvu 12 stāvu ēkas būvniecība. Tā skaitā arī šī apzaļumošanas darbi uz lielveikala jumta. Pēdējo reizi būvinspektors plānveida pārbaužu ietvaros šo objektu apsekoja šī gada augusta mēneša beigās. Tajā brīdī nekāda apzaļumošanas vai kāda cita darba uz Maksimas jumta saistībā ar labiekārtošanu netika konstatēta. Līdz ar to pārējie darbi, kas tur notika atbilstoši akceptētajam būvprojektam, un tad būvniecība, protams, varēja turpināties. Tas īsumā par šo te objektu. Jā, Ronald kungs var pastāstīt precīzāk par to, kāda veida pašvaldība bija iesaistīta līdz tā procesu. Mēs runājam par glābšanas darbiem. Īstenībā kopš brīža, kopš mēs saņemam informāciju par šo notikumu, pašvaldības policija, protams, uzreiz iesaistīja vairākas struktūru vienības. Mēs esam izvietojušies pa perimetru, nodrošinot atbilstoši noteiktajiem rīcības modelim šo sadarbību un informācijas aprīti starp valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, tā skaitā arī militāra policija, kuri gandrīz vai no paša sākuma iesaisties tādā darbā. Bet galvenais un, manuprāt, primāri, ka mums izdevās nodrošinot šo ļoti labu informācijas aprīti par visām iespējamām vajadzībām, kas bija nepieciešams profesionāļiem, kas strādāja pašā Maksimā iekšā, glabjot cilvēkus. Un rezultātā ļoti operatīvi bija iesaistīta visa tehnika, ko piedāvāja Rīgas satiksme, pateicoties Rīgas domes vadībai. Ļoti ātri bija arī sagatavotas gan barjeras, gan arī bija nozāģēti koki, kuri traucēja glābšanas darbiem. Bija arī pacelta visa smaga ceļam tehnika. Papildus tam visam jau praktiski pēc mūsu iniciatīvas bija nodrošinātas arī diezgan var teikt, negluži komfortabls, bet ergonomiski apstākļi glābēja darbam. Tad mēs nodrošinājām, kā jau priekšsēdētāja kungs minēja, gan soliņus, gan arī toaletes, gan arī ēdināšanu un telpas, pagaidu telpas, respektīvi tās pats autobus. Un strādājām štabā un arī turpinām strādāt un strādāsim pastiprināti strādāsim līdz brīdim, kamēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas Es atvainojos dienests, nepateiks, ka vairāk nav cerība. Konrāds kundze, lūdzu. Labklājības departaments un sociālais dienests
cieši tāpat kā vispārējie Rīgas domas dienesti strādā šajā periodā ārkārtas režīmā. Tātad mūsu speciālisti, sociālajie darbinieki un psihologi atrodas principā jau no notikuma brīža līdz pat šim brīdim, gan notikuma vietā, tātad sniedzot psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību pirmām kārtām dotajā brīdī jau cietušo tuviniekiem un, protams, palīdzības sniedzējiem. Psihologi kopā ar sociālajiem darbiniekiem atrodas patreiz arī vietā, kur uz bojā gājušo atpazīšanu dodās tuvinieki. Protams, mums ārkārtīgi palīdz sadarbība, starp institucionālā sadarbība. Pirmām kārtām ar mūsu kolēģiem no Izglītības, kultūras, sporta departamenta, jo tātad no kolēģiem mēs saņemam operatīvo informāciju par bērniem, kur izglītības iestādēs jau ir devuši ziņas, ka viņi ir palikuši vieni bez vecākiem vai vecāki ir cietuši. Tātad pie šiem bērniem, pie šīm ģimenēm dodās mūsu sociālie darbinieki un psihologi. Protams, ir ārkārtīgi nozīmīga sadarbība ar pirmām kārtām ar katastrofu medicīnas centru. Tātad ik pa brīdim mēs saņemam jauno informāciju par cietušajiem. Viņi papildinām, lai atkal savukārt varētu sniegt adekvātu gan sociālo, gan psiholoģisko palīdzību cilvēkiem, ģimenēm, kuriem tas ir nepieciešams. Es gribētu pateikt milzīgi paldies līdz cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri nav palikuši vienaldzīgi un ziņo mums par situāciju mājās, kas atrodas attiecīgajā teritorijā, piemēram, dzirdot, kad mājās raud bērni, vai zinot, kad viņu ģimenē vai viņu mājā ir dzīvojis kāds vientuļš vai apgādībā esošs cilvēks un ir aizdoms, kad viņš ir palicis viens. Tātad, pateicoties šo cilvēku sirdīm, spējai noreaģēt un nepalikt malā, mēs esam uzzinājuši un devušies palīgā cilvēkiem, kuriem šī palīdzība ir ārkārtīgi vajadzīga šajā brīdī. Tātad sociālais dienests, informatīvais tālrunis, kur jau nosauc priekšsēdētāja kungs, tātad 8000555 darbosies visu diennakti. Šodien, rīt, parīt, tātad brīvdienās. Sociālais dienests, tieši tāpat sociālā dienesta cilvēki būs uz vietas brīvdienās, līdz ar to klātienē saņemt konsultācijas un palīdzību varēs arī uz vietas. Un loģiski mēs apzinām situāciju par to, kas notiek slimnīcās, jo slimnīcās, diemžēl, šis stāvoklis ir mainīgs, tātad ir cilvēki, kas ir ļoti smagi cietuši un prognozes ir dažādas. Tātad, teiksim tā, mēs ļoti operatīvi strādājam, informācija nepārtraukti mainās. Cerēsim uz labāko un aicinājums līdz cilvēkiem. Lūdzu, ziņojiet par to, ja jūsu tuvumā ir kādi nelaimē palikuši cilvēki. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo informāciju. Man ir ļoti maz ko piebilst. Es esmu bijis klāt no paša avārijas sākuma. Arī naktī, pusnaktī bija. Šodien es esmu vēlreiz gatavs apliecināt to, ko es jau esmu teicis vairāk kārtīgi šodien, ka Rīgas doma izdarīs visu, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ir cietuši traģēdijā. Gan tiem, kas ir radiniekiem un tuviniekiem, kas ir gājuši bojā, gan arī tiem, kas ir šodien ārstējās. Es vēlreiz apliecinu arī, ko teica mērs, ka nākošu nedēļu mēs ārkārtas sēdē lemsim par papildus līdzekļu piešķiršanu. Attiecīgi, jo mums nebija paredzēta šāda līdzekļa, kā jūs saprotiet, tad par to jālem domas sēdē atsevišķi. Bet viss, kas būs saistīts arī par brīvdienām ar šo jaunu varbūt apstākļu noskaidrošanu, visas dienas šobrīd strādā pilnā apjomā un mēs būsim gatavi pilnā un bezkompromisu variantā palīdzēt visiem tiem, kāda šāda palīdzība ir nepieciešama. Lūdzu, jautājumu. Vai jums ir informācija par to, kādā stāvoklī ir tā 12 stāvu dzīvojamā ēka, kas atrodas blakus, vai arī nepastāv risks, vai tā varētu sabūt? Tātad šodien un vēlākais rīt tad visi konkrētā būvuzņēmēja objekti tika, un ja kāds vēl ir palicis neapsekots, tiks apsekots. Vizuāli attiecīgi novērtēs, un pēc šīm apsekošanas rezultātiem arī sekos detalizēta informācija, vai ir kaut kādas problēmas pārējos objektos, tā skaitā arī šajā 12 stāvu ēkā, kas atrodas blakus. Cik pareizi un likumīgi ir tas, ka būvuzraugs pēdējo reizi viesojos objektā tikai augustā? Ja mēs runājam par būvuzraugu, tad būvuzraugs ir pasūtītāja noalgots pārstāvis, kurš objektā pildu pasūtītāja aizstāv pasūtītāju vēlmes tajā
mērā, lai būvuzņēmējs izpildītu tās prasības, kas ir būvprojektā, un to, kas ir nepieciešams pasūtītājiem. Tas ir, kas attiec par būvuzraugu. Būvuzraugs nav pašvaldības pārstāvs vai pašvaldības amatpersona. Tas ir pieļaujams, ka tik reti parādās objektā būvuzraugs? Mēs jaucam patreiz divas lietas. Ir būvvalde un ir būvuzraugs. Būvuzraugs attiecīgi algo pasūtītājs. Un tie ir privātie speciālisti, kas saņem certifikāts atbilstoši likumam no ekonomikas ministriem. Viņi ir atbildīgi par to, kas notiek tajā objektā. Būvvalde tālāk rīkoja savas kompetences ietvaros, veicot plānveidu pārbaudes. Tā ir tā lieta, kas, diemžēl, patreiz tiek ļoti bieži jaukta, kad jauc kopā būvuzraudzību un būvvaldi. Un būvinspektoru. Būvuzraugam principā ir jābūt katru dienu objektā pasūtītāju pārstāvim, kurš uzrauga to, lai šī būvniecība notika. Savukārt pašvaldība attiecīgi veids plānveidu pārbaudes, ņemot vērā to, ka Rīgā ir aptuveni 11,000 aktīvi būvniecības objekti. Tas sanāk uz vienu būvinspektoru aptuveni 700 objektu. Tas nav vienkārši tehniski un fiziski iespējams katru dienu būvinspektoram atrasties objektā, un tas nav arī liederīgi, jo tad likumdošana paredz, ka ir būvuzraudzība veids privātas personas. Dotajā gadījumā pasūtītāji noalgotas personas. Līdz ar to katru dienu tur atrasties vēl būvinspektoram un skatīties, vai būvuzraugs tiešām dara to, kas viņam ir, jādara, tas nav nemaz liederīgi. Tas ir pēc būtības 9. gada pieņemta grozījuma būvniecības likumā sekas, to, ka mēs redzam, ka būvuzraudzība tika privatizēta. Vai tas ir labi vai slikti, par to tagad vajadzētu, kad pabeigsies klapšanas darbi un mēs varēsim runāt par iemesliem un par to, ko darīt tālāk. Bet tas pēc būtības ir ļoti izteikts signāls, ka ir jāatceras pie būvniecības likuma un tas ir jālabo.